Labdien! Un mēs turpinām apskatīt Microsoft BI tehnoloģijas, un šodien es gribētu pastāstīt par to, kas tad ir tas skelets Microsoft BI, pirms mēs pārējām jau pie konkrētām piemēriem, konkrētām tehnoloģijām. Un pirmais, mēs atceramies no iepriekšējā ieraksta, kad, ja jūs skatījāties, kad nepieciešami tam darbam ar datu analīzi nepieciešami dažādi nosacījumi. Pirmais ir tas, ka vajag kvalitatīvus datus. Otrais, ka šiem datiem jābūt iekļautiem darba procesā. Un tas, ka to vajag spēt tā viegli attēlot un to var pārsūtīt un kaut kā dot citiem lietotājiem. Un tādā veidā mēs iegūstam šo informāciju, dati pārtop par informāciju, un kā to iegūt, ar ko. Un, lai to realizētu, pats galvenais ir interfejs, jeb tā lietotāja saskarne, ar kuru mēs strādājam, kuru mēs izmantojam. Un fundamentālais jautājums ir, kāds ir labākais interfejs? Kāds? Un atbilde ir tāds, pie kura lietotājs ir pieredzis. Un, protams, kad tas interfejs var būt arī tāds briesmīgs vai arī tieši otrādi smuks, bet ja lietotājs būs pieredzis pie viņa, tas būs priekš viņa pats labākais. Un rodas fundamentāls jautājums, pie kāda interfeisa lietotājs ir pieredzis? Neliela pauze, un es domāju, ka jau daudzi atbildējuši. Protams, kad visvairāk lietotāji ir pieraduši pie Microsoft Office, kas ir ļoti daudz miljoniem instalāciju visā pasaulē. Līdz ar to tas interfejs ir tāds, kur arī var izmantot tagad datu analīzē, izmantojot konkrēti Microsoft Excel. Un, ja mēs paskatāmies uz Microsoft tehnoloģijām, BI tehnoloģijām, tad jāsaprot šis lietošanas scenārijs. Tipiskādas lietošanas scenārijs, piemēram, mums ir ERP sistēma, finanšu vadības sistēma, grāmatvedības sistēma uz viena servera un projektu uzskaits sistēma uz otra servera. Un projektos mums vajag finanšu datus, un atkal finansēs mums vajag projektu izpildes datus, lai varētu savilkt kopā. Mums vajag iegūt kaut kādu kopēju atskaiti no abām šīm sistēmām. Kā to izdarīt? Viena no tehnoloģijām, ko piedāvā Microsoft, ir SQL Server Reporting Services, jeb SSRS. Tad mēs vienā vietā varam iekļaut no vienas sistēmas datus un no otras sistēmas. Lai šos datus mēs varētu kaut kā kopīgi arī tā smuki attēlot un ieraudzīt, pa vidu mēs varam ielikt SQL Server Integration Services. Un visbeidzot, lai varētu šos datus analizēt, lai varētu veidot datu modeli, kubus, kurus mēs analizējam pēc tam, par kuriem mēs noteikti arī vēl parunāsim, pieskarsimies. Mēs izmantojam gan SQL Server Analysis Services, tā saucamo SSAS, kur iekšā ir gan šie algoritmi un vispārējais, gan arī jauno šo tehnoloģiju Power Pivot, kas ir iebūvēta tieši Microsoft Excelī. Un šajā Reporting Manager vietā var izmantot arī Microsoft Excel. Un tas ir tas pēc būtības Microsoft BI Stack, tā izskatās. Ja mēs tādā vienā bildē saliekam visu Microsoft BI, tad var sadalīt tajos trijos slāņos. Apakšējā slānī ir dati, jeb datu avoti, un tas var būt, protams, SQL serveris, var būt Oracle datubāze, arī Dynamics produkti un citi. Pa vidu ir šī platforma, analīzes platforma, kur ir algoritmi un dažādas tādas lietas, kur mēs redzam, ka ir integrācijas servisi, kas palīdz savienot datus, gan analīzes servisi, datu kvalitātes servisi un tā tālāk. Un pašā augšējā līmenī mums ir dažādi attēlošanas rīki, kur, protams, pats būtiskākais šobrīd un aktuālākais ir Microsoft Excel, un ar kuru var veidot dažādas atskaites un analītiskus pārskatus un veikt šo datizraci, kurš ir pastiprināts ar Power Pivot, Power View un dažādiem citiem addiniem, kā arī SharePoint kā attēlošanas rīks. Šajā blogā es fokusēšos vairāk uz Microsoft Excel iespējām, visu, ko jūs varat izdarīt ar standarta Exceli. Paldies, tas tagad patreiz viss.